Sāc skolas sportlaukuma, domas stāvvietas un tālāk ielas arī tādas. Neko nevar ierastīt mašīnas stāvvietas un neko neatrast vispār. Jā, bet to jūs piedāvājat no asfaltētas to pļauju? Nē, es esmu redzu domāju jautājumus, jo tikko minēt, ka bija 4 vai 5 priekšlikumi iesniegt dažādi risinājumi. Viņi priekšlikumi bija kaut kur pieejami mums. Mēs redzējām 4-5 risinājumus. Tas bija pasūtīts vienkārši pētījums. Nē, bet viņš tā mēs varam pateikt, mēs varam sakopēt, ka mums tika iedots arī vēl pirms šī ceļu satiksmes drošības direktīvas akceptētā varianta, kur ir paskatījis vēl 4 variantus. Visi uz domu ir pasūtījis vēl iepriekš. Tāpēc tas ir jautājums Boknorekam, un tāpēc jūs mums tikšķelnēs neatradīsināt, tāpēc 4-5 un neļāvāt balsot vai izvēlēties vai pateikt. Es varu informēt vienu, tad viņiem tika runāts domas sēdē, un domas sēdē tiek atrast avīzē bezmaksas izšķūs lietas. Varbūt internetā varēja nopublicēt visiem. Jā, es uzskatu, ka mūsu vājais punkts ir tas, kad mums nav pietiekoši attiecīgi mājaslapa, jā, pēc attiecīgi strādāts, jo tur, diemžēl, dažkārt informācija nonāk ar norāvošanos. Bet es arī redzu to, ka šeit ir diezgan daudz cilvēku, kas ikdienā nelieto internetu, un viņiem, protams, labāk redzēt šo vizuālo materiālu. Bet šis, man liekas, ka viņš pat bija domājis, kas tagad nepēc. 4-5 varianti bija domājis. Jā, protams, un arī domas sēdēja un tautsēmniecības komitejā viņi tika izskatīti. Sabiedrībā nebija pieeja. Es vēl gribēju jautāt, un nepārklausēt, 5 minūtes tur versijas. Cik ir avārijas bijušas kaut uzstojumā pie pasta pēdējā gadu laikā? Pie pasta es varu pateikt, avārijas nav bijušas, bet ir vairākas situācijas bijušas, ka pie skolas bērniem 7 no rītiem ap 8. Pulkstenis apmēram 8:05, tad, kad vecāki intensīvi bērnus pieved pie skolas, tad vecajā variantā mums ir šāda situācija, ka vecāki šeit brauc izlaiž bērni, viens brauc no šejienes izlaiž bērni, viņš ar mašīnas tālpiem, viņš laimīgs ieraudzīja skolas kāpnēm, savu klases biedru skrien mašīnēm pa priekšu pāri, un otrs vienkārši uzbrauc un bērni aizskart, ja diezgan daudz. Skolotāji šeit nedaudz strādāt. Jūs redzat, ka tam atkal vajag piebraukt pie skolas. Piebraukt pie skolas vai nemainās? Tā Latvija tagad ir tik tā, ka viņš ir piebraukt, viņš ir pēc uz. Bet tad vienreiz ir piebraukt? Labāk uzrēmēt braukt. Tātad, varētu. Mums bija sākotnējais variants, bija vienreiz. Mēs varam atgriezties, tā ir pirmā redakcija, tāpēc jau mēs esam sapulcējušies. Ja mēs liekam priekšā vienreiziem pustīm, ok, tā lūdzu, kas pēc kārtības. Tomēr mēs vienu minūtu laiku, ka zināt, ka CSDD atzinums par to, viņš ir minēt rakstiskā formā, rakstiskā. Viņi var dabūt, ko ir tiešām izpildīt, ko palūdzu. Viņi ir atzinuši kā detālu formā? Nē, viņi ir atzinuši kā transporta schēma, ko tā tieši aplīšu. Tieši transporta, mēs risinājām tieši pirms, mēs meklējām transporta risinājumu, un pēc tam viņi kā ieteikumu ielikām debatā. Saprot, ka situācija pie skolas tāpatās kā jums, un man šķiet, ka šis jautājums neatrisina ne stāvvietas problēmu, neatrisina skolas drošības problēmu, jo domi deputāti pieļauj, ka brauc tāpatās pa skolas, jo pieļauj visi ikdienā, kas brauc, pa cik viņi būs divreizēm pustīgi. Strēlnieki jau turpinājumā būs vienreizēm vai divreizēm? Tātad vēl jau vairāk, ka strēlnieki jau brauc no lejas augšā, un viņi būs tādi pats strādīgi, ka Līdz domē. Kurā gadījumā tātad? Neatrisina, Bet es jums gribu teikt atbildēt vienu, ja? Ja šajā gadījumā, ja mēs tomēr tālāk jau pagarinām, tad šeit ir ļoti daudz variantu. Mēs tiešām varam pat slēgt vispār satiksmē ar vienu norādu, ka tikai iebraukt izlaist bērnu. Tāds variants vienmēr pastāv. Tas ir tikai tas ir lētu. Tu pa stadionu, tam izteiksies cilvēki vienkārši, ka inženieris neizteikt, ka ceļu profesijas inženieris pateikt, ka interesanto lietu, ko es kā autovadītājs nebija aizdomājis. Es Latvijā neesmu redzējis nevienu apjēju krustojumu, kurš būtu kalnu pakājā. Nevienu. Tāpēc, ka es vakardien aizdomājos kā šofērs, ka es braucu sev lejā no kalnu. Es nezinu nevienu. Vispārāk izbrauc krustšķērs. Neviens apjēju krustojums nav kalnu pakājā. Neviens.
Jā, man ir jautājums, cik ar Latvijā ir veiksmīgi apvidēji uzturēt. Ir daudz ļoti veiksmīgi. Kāpēc jūs izvēlējāt maz? Tā, es gribu par visu Eiropu, un es esmu ļoti daudz saprast. Vēlreiz, tas ir projektātors. Ir ļoti daudz apvērt uzturēt. Kalnu pakājie nav neviens. Mēs varam nosakt grības par Latviju. Es par Latviju. Vienam kansas skaitā. Man jautājums, kāpēc tas tika izvēlēts, un vai tas ir droši, un vai PSDD ir vērtējis to, mēs transporta schēma atgrējas krustojums kalnu pakājē, un ceļš nāc, kā mēs redzam, no kalna pa 2 ceļiem lejā. Pie mūsu klimatiskajiem apstākļiem, lietus, ziema, nedalītie transporta, autovadītāji un visi pārējie faktori. Vai tas ir droši jūs tā? Manuprāt, noteikti visdrošākais variants nevis tāds reizes. Tā atbildi lūdzu, jūs sevi rokas atvērt. Pirmām kārtām dokumentēt, es gribētu nevis ar cīņu izvēlēties pret klātsošanu un nevis pēc aizgriež pieties un nerādīšu, ka katrs, kur jūs neviens nav pilnīties ar rādīt, neaizvairāk nosakām, tas ir pirmais pieķinājums. Un otrās, ja kura ģenerāla plāna uzdevums un mērķis un ideja manai darātu un pilsētas attīstības teritorijā plānoties objektus, atļā apvieniem, tām pievienošos infrastruktūru, kas ir nepieciešama, ceļus, zaļās zonas un visu pārējo. Šo piedāvājumu skatīt. Es neredzu, ka tas kaut vai viens no šiem jautājumiem tiktu atrisināts un turklāt tiktu parādīt iedzīvotājiem nemaldinošā veidā un arī iepriekš parādīt šos redzumus un vīnējumus, es neesmu plasmākas, kas varbūt neprecīzi izsakots. Es domāju, ka mani pārliecība ir tā, ka gan tevis autori, gan arī doma ar iepriekš izstādītām planšetēm ir mērķiecīgi iedzīvotājs maldināt. Un daļu no tā, daļu no iedzīvotājs, es gribētu pieminēt, jo tiek nepareizi informēt par to, kas te nav galā būs. Un vēl man ir nākamais jautājums, cik konkrēti bērnu Vieskalījā ir paredzēts nocis, lai realizētu šo stadionu piespēli. Un nākamais jautājums, kā doma redz šo stadionu 8. perspektīvā, ja tur nebūs tālāk vēl ar stadionu attīstīt infrastruktūru, tad bez šaubām ir nepieciešams tik lielā stadionā, kā tevi norādīts, un tas, kas notiks ar papildus esošo bērnu Vieskalību, šī stadiona perspektīvās attīstības stadiona. Paldies! Tā, es atbildēšu. Jūs nosaucāt zaļās zonas, ceļus un tātad infrastruktūru. Tādas lietas, ja, protams, uz ceļus vērts lietas, zaļā zona arī iezīmēta un arī infrastruktūra, kas attiecās uz skolu, kas arī nesazināt. Bet es gribēju tātad padarīt šo stadionu, ja? Es domāju, ka es gribētu vispirms pateikt, šī stadiona mērķis ir tāds, kā, ja mēs varam palielināt, tad ierakstīts, ka internetā sektos ierakstīts skolas stadions. Šis stadions kalpo vienam skolēnu mācības programmas izpildīšanai, un viņš nav publisks stadions sasniegsim rīkošanai. Augstākais, kas tur notiks, un par ko mēs būsim ļoti priecīgi, ka varētu notikt rajoni vai kādu lielāku reģionu pēc pašvaldību reformas, kas izveidosies skolēnu sporta sacensības, par kur mēs būsim ļoti priecīgi. Kā jūs redzat, šim stadionam nav tribīnu, ir iezīmēta, ka laikam ir 6 soliņi, kur nomest tīri treniņķēku un tādas lietas, un skolēniem ir diemžēl, ja ir 400 metru skrējienu apmācību programmā, tad viņš jāizpild. Un citas vietas mums diemžēl nav, mums ir faktiski ļoti ideāla vieta šī te, un attiecībā par kokiem, ja? Es dzīvoju Izcilē kopš 1979. gadu, un šī Vieskalīns bija arī toreiz. Es šeit interesējos tā bērza vidējais mūžs ir apmēram 15-16 gadu.
Es zinu, ka lielākā procesa ir nodarīt, man liekas, 2000. gadā, kad nolauz kaut kāds 20-30 bērns, rudenī, kad baigā, līdz ar to paies 5, 10, 15 gadi, ja, 10 gadi. Šie bērni mums būs, kā viņi būs savu mūžu nodzīvojuši, un mums drīzāk perspektīvā ir jādomā, kur mēs varētu šodien stādīt kokus, lai